Sergejs Golubovs, futbola kluba Jelgava galvenais treneris pēc pirmās spēles 2013. gada virslīgas čempionātā. Jums arī debija, varbūt tas pirmais iespējas par pirmo spēli. Nu, paldies par debiju, bet debija, protams, nesanāca. Jā. Ja runāsim par spēli, tad galvenais, ka mums nesanāca pirmais puslaiks. Tas bija mēs ļoti vāji spēlējām, nebija gatavi tādiem atrumiem, kā mums piedāvā Ventspils. Jā. Un, diemžēl, pirmais puslaiks rezultāts bija 0-2, Ventspils laba. Bet mums bija runa ar Gertu, mēs labi pārunājām ar čaļiem, ka mēs varam saglabāt to spēlu uz normālu rezultātu. Jā. Nu, bišķi nesanāca, bet otrais puslaiks mēs, man liekas, ka daudz labāk spēlējām nekā pirmo puslaiku. Jā. Bija momenti, bija savas momenti, bet bišķi neveiksmīgāk, jā, tas sāksim, jā, tikai par otro puslaiku. Jā. Tā, principā, protams, uz doto brīdi pagaidām Ventspils labāk nekā mums stiprāk bišķi ar sastāvu, un mums arī bija tā, tas nav pamata problēma, bet mums uz iesildīšanas Valērijas risko dabūt nelielu mikrotraumu, jā, viņam tur ar muskulu kaut kā, jā, un viņš spēlē tā uz morāļno-vaļovых, jā, tāpēc, viņš spēlē, mums traumas arī Martas Soša arī bija traumas, un tam viņai jāapspēlē, tāpēc mēs viņam mainās, kad rezultāts bija skaidrs, jā, mēs noņem nostāvu Valēru no laukuma, tas viņam jābūt gatavi nākamai spēlē pret Jūrmalu, kas arī ļoti svarīgs pret mums. Kas varbūt pievīla? Kas bija tie galvenie aspekti, kāpēc mēs zaudējām? Mums nesanāca aizsardzību uz uzbrucēju. Mēs nevaram ar savu atrumiem spēlēt. Jā, mums piespēle kvalitātes nebija tik labs. Jā, mēs nevaram izgājiet no savu laukuma pusi. Jā, un tāpēc pirmai puslaiks nebija tāda momenta, kaut kāda 2-3 reizi kaut kādi standarti bija, jā, nevairāk. Jā. Nezinu, kāpēc, varbūt čāļi bišķiņ domāju, ka viņam nesanāca neko, bet es vēlreiz teicu, ka Gertovais viņam nomierināšu, ka mēs varam spēlēt, un otrais puslaiks tas parādīt, ja, ka mēs varam spēlēt tā, ko darīt. Pozitīvi izskatās Maksims Daņilovs, īpaši otrajā stāvā šajās cīņās. Varbūt tas ir viens no veidiem, kā mēs tos momentus varam veidot šobrīd. Jā, mēs runājam pirms spēles, jā, ka mums ir stipra puse, tas ir Maksima Daņilova galva. Jā, viņš var paturēt bumbu pie sevi, var atdot piespēli ar galvu vai sit pa vārtiem ar galvu. Tas mums ir, protams, kā plus. Bet šodien mums nebija tāda daudz viņam piespēle. Jā, viņš cīņas par katru bumbu, jā, bet nebija tāda tik kvalitāte piespēle pie viņam. Jā, un, diemžēl tā. Ošs, cik tas ilgi ir, cik viņam nopirkt? Es domāju, ka pret Jūrmalu viņš arī, mēs neizteidzim ar tevi, lai viņš spēlē visu sezonu, ne tikai vienu spēli. Jā. Es domāju, ka pēc Jūrmalā mums izbrukuma Daugavpils spēle, viņš tur būs gatavs. Jā. Varbūt uz Jūrmalu būs rezerves sastāvā, bet ja nākam nedēļa viņš trenējas ar visiem spēlētājiem. Jā, kopā. Ok, paldies.